Restorāns Picerija Cheese Moon. Jauka vieta, kur pavadīt laiku kopā ar ģimeni un iespējams romantiski nosvinēt visu mīlētāju dienu. Kā radies tik jauks nosaukums Cheese Moon? No sākuma bija tā doma par to piceriju. Tad vajadzēja izdomāt kaut kādu nosaukumu, kas būtu, kur būtu iesaistīta pica iekšā, tas, kas tās picas virsū, tad siers, tad kaut kā viņš angliskojās. Tad bija kaut kādi varianti, un tad vienkārši tā arī tur nobalsoja un izlēma par Cheese Moon, siera mēnesis. Picas laikam ir bērnu iecienītākais ēdiens. Piciņas mums labas ir. Piciņas garšīgas, cilvēki slavē. Diezgan reti ir kāda sūdzība. Tad, kad vienīgi kāds saka, ka toties bija Itālijā. Tā pati margaritiņa, man liekas, bērniem ir margarita pati populārākā arī ir viņiem. Bērniem nevajag neko tur sarežģītu, neko tur mīkla, kečupiņš, siers, tas viss, kas viņiem vajadzīgs ir laimīgi. Tā kā esat iekļauti ģimenei draudzīgo vietu sarakstā, droši vien augstu vērtējat laiku, ko ģimene pavada kopā. Jā, visiem mums ir pašiem bērni, saimniekiem bērni, telpa, teritorija atļauj. Un uztaisījām to bērnu stūrīti. Sākumā nebija stūrīti, sākumā vienkārši krāsojumās lapas, zīmuļi, tad redzējām, kad vienkārši uz izķeršanu tas viss iet, tad piepirkām mantiņas, tad beigās nopirkām to galdiņu, beigās sanāca vēl viens labums, ka tas bērns sēž pie tā galdiņa, nodarbojas sevi, vecāki tad var padūdot savā starpā, mierīgi atpūsties, bērni nodarbināt. Pie citiem galdiņiem arī atnāk ar bērniem, tad bērniem savs pasākums ir, tad vecāki var atpūsties no bērniem nedaudz, bet tai pašā laikā būt kopā ar viņiem. Bērni ir ļoti aktīvi. Vai kādreiz nepaliek par grūtu? Ir. Kad ir, kāds savādāk. Bet to nevar tā viennozīmīgi pateikt, vai tas ir tas labums, vai tas ir tas sliktums, jo tad bērns restorānā aizliegts, arī nē. Bet citreiz ir tā, kad liekas, kad vecāki atnāk un viņi pat bērnu aizmirst, un tad liekas, kad apkalpojušies personāls par to parūpēsies vai kā, bet es saprotu, kad ir bērniem arī jāiet uz restorānu, bet es domāju, ka vecākiem vajadzētu pamācīt arī, kā uzvesties tajā restorānā. Bet mums te ir tāds labs te pa vidu tie galdi, kas ir tur tāds labs skrejceļš, kur viņam gonkot un montēt. Varbūt vecāki to var izmantot kā iespēju sākt mācīt restorānu kultūru savām atvasēm jau no maza vecuma. Mums jau vispār tā restorāna kultūra tāda interesanti, nevar saprast. Man liekas, ka viņi ir tādos bērnu autiņos vēl, bet mēs augam, visu laiku augam. Kā uzvesties restorānā, jo tam latvietim diezgan maz bijusi tā iespēja, agrāk uz tiem restorāniem un tā. Tagad it kā ir pagājuši, kā 20 gadi ir pagājuši, ka tie restorāni brīvi pieejama ētika. Bet, ja tas visu laiku ir bijis tā, kad ir tas restorāns, tas ir tā pieaugušo vieta, tad tagad ir tā, ka ar to bērnu droši var iet, jau daudz gadus, protams, bet es domāju, ka tam bērnam vajag arī pamācīt tajā restorānā, kā uzvesties, kā ēst, ka tas ir jāēd ar dakšiņu un azīti, tas tā smuka, jo tas jau ir pamatiņš nākotnē viņam. Viņš izaugs liels aizdījis savu meiteni, kur ir izaudzināta restorānā uzvesties un ka nesanāk nesmukums viņam. Bet es esmu par to, kad bērniem ir jāiet uz restorānu, jāmācās un ar vecākiem kopā un lai mums veidojas tāda restorāna staigātāja pazinēja, jo mēs paši labi zinām, kā ir, kad tie paši ārzemnieki, viņi atbrauc, viņi zina, kas ir, viņi aiziet uz restorānu, viņi zina, kas ir aperitīvs, kad vakariņas tas ir nesteidzīgs process. Pie mums diezgan daudz ir tā, kad, Cēzara salāti, latīte un viss, vakariņas beigušās. Tātad pāri, kuriem īsti nav kur atstāt savus mazos, vienmēr tiek mīļi gaidīti Cheese Moon. Ir ļoti daudzi, kuriem nav tās iespējas to bērnu atstāt.
pie omītēm, vai pie kaimiņiem, vai pie kā. Un tad ir, un ja tik dikti gribās uz restorānu, tad ir jādodās. Un ja tas ir tāds iemesls, mīlestības diena, un tad jāņem tas mīlestības auglis līdzi ir un jābauda vakars vienkārši.